Sveicināti! Kā jau man tēma tika iepazīstināta, tā ir kaula implanta elektriskais potenciāls. Esmu pārliecināts, ka vismaz dažiem no jums ir radušies jautājumi, kas ir kaula implanti, kas ir elektriskais potenciāls un kā vispār šīs lietas ir saistītas. Šīs prezentācijas laikā centīšos jums atbildēt šiem jautājumiem. Taču vispirms par to, kas ir kaula implanti. Kaula implanti tiek lietot, lai aizstātu bojātus kaulus. Nereti tas ir locītavās, kuras ar laiku notilst, vai arī, piemēram, kā zobu implants. Kaula implantam ir jāatdarina dabīgā kaula mehāniskās īpašības. Tam ir jābūt mehāniski izturīgam un arī samērā vieglam. Šī iemesla dēļ tas tiek gatavots no metāla titāna. Tas ir tas pats materiāls, ko izmanto lidmašīnu būvniecībā. Kaula implantiem ir jānodrošina tāda pati forma, kāda tā ir dabīgiem kaulam. Un, lai tos piefiksētu, tie tiek vai nu ievietoti kaulā, vai arī tajā ieskrūvēti. Tas ir zobu implantu gadījumā. Ražošanas laikā tie tiek pārklāti ar hidroksilaptīdu pārklājumu, kas nodrošina to sadarību ar audiem. Un šī tehnoloģija nodrošina to, ka kaula implants turēsies kaulā aptuveni 20 gadus, taču pēc šiem 20 gadiem pastāv risks, ka implants vairs neturēsies. Mēs zinām, ka cilvēku mūža ilgums palielinās, un arī ir gadījumi, kad jauniem cilvēkiem ir nepieciešams ievietot kaula implants. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt to, ka kaula implanti turēsies kaulā ilgāku laiku. Un viens veids, kā to nodrošināt, varētu būt izmainot kaula implanta elektrisko potenciālu. Teiksim, pastāstīšu īsumā par to, kas ir elektriskais potenciāls. Elektriskais potenciāls ir fizikāla īpašība, kas piemīt lādiņiem. Un tās savā ziņā nosaka to, cik ļoti lādiņi vai nu pievilksies vai atgrūdīsies. Šeit mēs varam saskatīt līdzības ar gravitāti. Iztēlojieties, ka esam pozitīvi lādēti daļiņi, taču Zeme ir negatīvi lādēta. Man palecoties un nepazaudējot mikrofonu, es ātri vien atgriežos atpakaļ uz Zemes. Taču, piemēram, uz Mēnesi, kurš ir krietni mazāks, man izdotos palikties augstāk. Līdzīgi ir ar lādiņiem. Mazāk lādiņi pievelkās vājāk. Elektriskais potenciāls fizioloģijā tiek saukts par biopotenciālu. Un pēc tā vadās joni, molekulas un arī šūnas. Un tas nodrošina praktiski visu audu darbību. Ir novērots tas, ka arī kaulu veidojošās šūnas vadās pēc elektriskā potenciāla. Šeit ir parādīts kaulu veidojošās šūnas osteoblasti, un jau to nosaukums no grieķu valodas vēsta, ka tās ir šūnas, kuras ciedē kaulu. Šeit mēs varam sākt saprast to, kā elektriskais potenciāls ietekmē kaulu veselību. Ļaujiet jums vispirms pastāstīšu par pētījumu, kur veids ar dabīgajiem kauliem. Mans mērķis bija novērot to, kā atkarībā no elektriskā potenciāla mainās kaula mehāniskās īpašības. Un patiesi tika novērot sakarība, ka kauliem, kuriem ir lielāks elektriskais potenciāls, ir lielāks elastības modulis. Tas nozīmē, ka tos ir grūtāk deformēt. Tas varētu būt skaidrojums ar to, ka šie kauli ir ātrāk atjaunojušies, kā aktīvāk ir darbojušās šīs šūnas. Vēl es novēroju to, kā elektriskais potenciāls mainās atkarībā no vecuma. Šeit jūs redzat, ka vispirms tas palielinās līdz kādam maksimumam, un tad atkal samazinās. Un šo sakarību mēs varam salīdzināt ar to, kā kaulu blīvums mainās atkarībā no vecuma. Kā redzams, pie lielāka blīvuma ir aptuveni arī lielāks elektriskais potenciāls. Taču kādēļ osteoblastiem patīk tāds elektriskais potenciāls, kāds viņiem patīk? Tas īsti vēl nav zināms. Viens skaidrojums varētu būt tāds šie spēks starp lādiņiem, ko es jau minēju iepriekš. Vēl viens iemesls varētu būt tas, ka ap objektu veidojas kāds noteikts pH līmenis, kurš patīk šūnām. Kā panākt elektrisko potenciālu tādu protēzēm, lai pie tām labāk piesaistītos osteoblasti? Ir vairāk veidu, kā to nodrošināt. Viens no tiem tika apskatīts eksperimentā, kurā, atcerieties, sākumā minēju hidroksilaptīdu pārklājumu.
Mēs novērojam to, ka ķīmiskais sastāvs ietekmē elektrisko potenciālu. Ja hidroksilaptīts pēc uzklāšanas tiek turēts ūdens tvaikā, tā elektriskais potenciāls palielinās. Un tas ir skaidrojams ar to, ka no ūdens tvaika šī hidroksila grupa iet materiālā, hidroksilaptītā un palielina elektrisko potenciālu. Jo, kā mēs zinām, hidroksila ioniem ir savs lādiņš, kurš to ietekmē. Vēl vienā eksperimentā tika izstrādāti paraugi ar dažādiem virsmas raupjumiem. Un tika novērots tas, ka virsmas raupjums spēja ietekmēt elektrisko potenciālu. Šeit mēs redzam to, ka atkarībā no šo te negludumu spicuma elektriskais potenciāls arī izmainās. Kā arī elektrisko potenciālu ietekmē šo negludumu augstums. Tas ir skaidrojams ar to, kā lādiņi ir izvietot uz virsmas. Spicākās virsotnēs šajās spicēs lādiņu lielums ir lielāks. Mans veiktie pētījumi ir tikai daži no tiem, kas šobrīd ir veikti ar mērķi uzlabot kaulu protēžu funkciju. Taču, kā jau parasti zinātnē, tas ir diezgan daudz pētījumu veicam, lai noteikti šo te īpašību kopumu, kurš būtu vislabākais. Tas pagaidām arī viss par kaulu protēžu elektrisko potenciālu. Paldies jums par uzmanību!